Tavai, vai var nomest svaru, nezaudējot augstu? Vai var nomest svaru? Jā, tas ir ne tikai var, bet lielākā daļa sieviešu tā arī nomet svaru. Tātad viņas svar 70, viņi nomet svaru, viņas pēc tam svar 60, skatās spogulī. Kaut kā izstos sūdīgāk nekā 70, kāds tā var būt. Un gala rezultāts ir tāds, ka viņi ir nometusi nevis 10 kg tauku, bet vienkārši 10 kg muskuļu. Svars ir samazinājies, tauku procents īstenībā ir palielinājies, jo tauka pret vispār svaru ir palikuši vairāk, jo muskuļi mazāk. Un gala rezultāts sūdīgāks. Lielākā daļa sieviešu tā zaudēt augstu. Tas ne tikai var, bet sieviete zaudēt augstu. Un kāpēc tas tā ir? Jo sievietēm ir ļoti aktuāli neēst olbaltumvielas, neuzņemt proteīnu un mēs svaru nost bez fiziskām aktivitātēm. Tātad vienkārši badoties. Un ko tu iegūsti? Tu iegūsti to, ka to ķermenis noēda muskuļus. Pirmkārt, nav olbaltumvielas, kas atbalsta muskuļus, jo olbaltumvielas ir mūsu muskuļu uzbūves stūrakmeņi, mūsu ķieģelīši. Un otra lieta, ja tev nav fiziskas slodze, tad ko ķermenis domā? Ķermenis domā, tātad muskuļi patēra vairāk enerģiju. Kā mūsu barotos muskuļus mēs neizmantojam. Nodedzināsim nos tos. Tā kā ieteikums sievietēm, Džeki parasti to bišķiņ vairāk saprot, sievietes mazāk. Ja tu gribi nodzīt no svaru, tātad taukus, liekos svaru, ja tu neuzņemsi pietiekami daudz proteīnu un nesportosi, tad zaudēsi vienkārši muskuļus un izsīsies sūdīgāk. Tādā variantā labāk nedara vienkārši neko, nemēģina to svaru nomest. Nu, tad cik daudz proteīna ēst, lai nomest svaru?